Labdien! Tātad vēlreiz ātri un īsi. Viss video es lādēšu iekšā mājaslapā eureka.lv. Sevis izglītošanai, tad iet vēl zemāk ir PHP programmēšana, un es visu šeit sadaļas uz leju lādēšu iekšā video. Ja jums ir kādi jautājumi, meklējiet mani. Tā, mēs tikko reģistrējāmies. Rakstiet Matīs Varkovskis. Un te būs rakstiet man vēstuli, droši man rakstiet, un es atbildēšu visiem jautājumiem. Tālāk. Mēs pabeidzām ar to, ka mēs taisījām kalkulātoru. Te bija 3, un te bija 2, un viņš parādīja rezultātu. Tagad mēs taisīsim tā, kad rezultāti ieiet datubāzē iekšā. Te ir tā skripts, ko mēs uztaisījām. Vajag tagad, lai rezultāts ieiet datubāzē iekšā. Jums vajag MySQL datubāzi. Par to, kā instalēt MySQL datubāzi, es pastāstīšu citreiz, bet, ja jūs lietojat kaut kāds serveru pakalpojums, jums noteikti ir MySQL datubāzi. Es jau biju uztaisījis pirms tam. Labi, es uztaisīsim no jauna. Izmetīsim tabulu ārā. Taisīsim rezultāti. Datubāzi ar 3 laukiem. Nu jā, te nevar redzēt go. Tā pirmais laukums vienmēr ir, es lieku ID, tas ir kārtas numurs. Un šitas apzīmē, ka tur tikai cipars būs iekšā un cipara garums būs 11. Ka tā ir galvenais numurs, viņi nebūs duplikāti un viņš vienmēr palielināsies. Otrais kārta varētu būt rezultāts, kas varētu būt, lai ir tas pats, un viņa garums arī varētu būt nepārāk garš 50, un uzliksim, lai viņš ir ar garumzīmēm, kaut gan tur tāpat tikai cipari būs. Un trešais varētu būt, uzliksim IP, liksim datums, kad tika aizpildīta forma, un jā, lai ir tas pats 50, un arī ar garumzīmēm labāk vienmēr likt. Tālāk, jūs neredzēt, piespiedīsim saglabāt, un mums ir izveidojusies datubāze bez ierakstiem. Ieliksim vienkārši vienādu ierakstu, ieliksim pirmais rezultāts 50, un kaut kāds 2001. Gadā tas bija darīts, otrais rezultāts bija 60, un kaut kādā tur 2008. Gadā tas tika darīts. Tad mums tagad ir datubāze, šitā visa datubāze ar 2 ierakstiem. Ar 2 ierakstiem, bet 3 laukumos, tā kā Excel tabulā. Pirmais laukums visu uz leju, otrais laukums visu uz leju, trešais laukums uz leju. Pirmais ieraksts un otrais ieraksts. Tagad sāksim taisīt ar to, kad mums vajag dabūt ierakstu no datubāzes un es uztaisīšu tādu failu notepadā, bet tas priekš man servere, kur būs paroles ierakstīts, viņš sauksies pass.php. Es viņu tagad uzrakstīšu. Tas ir uz notepad, vienkārši man priekš paši. Ierakstīsim, pass ir mana parole. Ar datubāzi savienoties, lai būtu, logins, būs arī mans logins. Es vienkārši neko te neierakstīšu, saglabāšu, lai viņš tur stāv. Tā, ievadīsim parolītes, tik. Tā, tagad sāksim. No sākuma mums jāsaprot to, ka mums no datubāzes būs kaut kas jāvēlk ārā, mums vajag obligāti savienoties ar datubāzi. Lai savienotos ar datubāzi, kods ir MySQL Connect. Tas nozīmē, ka šajā PHP jau ir iestrādāts, kad ir speciāli izveidotas komandas, ar kurām ar datubāzi savienoties. MySQL ir mana kaut kāda drošinātā library grāmatnīca. Tātad tur ir mana visa informācija. Tā, pirmais ir, otrais ir, trešais ir, reka jau pat priekšā rāda. Tā, hostname, username, password. Tātad, pirmais, ja tas servers ir tavs dators, uz kuru tu lādē mājaslapu, tad vienmēr ir localhost. Ja tas ir kaut kur cits attālināts servers, tad būs cits.lv vai vienalga, kas tur būs. Localhost. Tālāk tā ir parole. Vai useris. Māks bija user. Login. Tālāk ir pass. Tā kā man te nav paroles nerakstu iekšā, es iekļaušu savu paroļu failu pass.php. Tā, jā, viss kārtībā. Tagad mums ir savienojums ar datubāzi, bet mums uzreiz jāizvēlās, kuru datubāzi mēs lietosim. Un tālāk mums uzreiz vajag kodu MySQL select
DB izvēlēsimies datubāzi, kur mēs lietosim. Tā, kas ir datubāze, kur mēs lietosim? Tā, mēs esam datubāzē. Šī ir datubāzes mape, kurā ir tikai viena datubāze. Viens Excel laukums. Tā, datubāzes nosaukums ir lesson, kur es tā nosaucu. Tātad mēs izvēlēsimies datubāzes folderu, kas augstais lesson. Un datubāzes galda virsma ir rezultāti. Tātad, mēs esam pieslēgušies un mēs izvēlējāmies to folderi. Pastīsimies, vai viss ir kārtībā. Tā. Jā, viss ir kārtībā. Parasti nav kārtībā, tad balta lapa izlec ārā, bet viss kārtībā. Tā. Mēs varam uztaisīt, ja mēs nezinām errors, tad mums vajag MySQL error. Un, ja ir kļūdas, viņš parādīs kļūdas, kādas ir. Interesi pēc pastīsimies, vai ir kļūdas vai nav. Tā kļūdas nav ar savienojumu. Nu, savienojums īpaši tāpat nekas sarežģīts nav. Tagad mums vajag dabūt ieraksts no datubāzes. Tas ir bišķiņ sarežģītāks un garāks kods. Ieraksts mēs rādīsim zem formas. Tad samazināsim kaut kā lapu. Tā. Ieraksts mēs rādīsim zem formas. Labi ideja. Tā. Te būs radīs mums ieraksts. Tātad mums vajag ieraksti vienāds MySQL fetch array nozīmē dabūt un sarindot. Mēs te neliksim šo. MySQL query nozīmē, ko īsti mēs gribam dabūt. Atstāsim pagadām šitā. Tātad, šitas ir īstenībā ievietots fetch iekšā. Atstāsim viņiem te atstāt, piemēram. Uzsāsim, ko dabūt vienāds. Tu nevar būt tā. Ko dabūt vienāds, ar ko mums vajag dabūt. Tātad, ko mums vajag dabūt? Ir tagad jāraksta šādi. Atcerieties, laik pa gramatikai. Gramatikai jābūt perfektai vienmēr. Select, izvēlēsimies. Zvaigznīt apzīmē visu. Tikpat labi var būt tikai rezultāts, tikpat labi var būt tikai ID numurs, tikpat labi var būt, nezinu, vai kaut kas cits. Bet mēs izvēlēsimies visus ierakstus. From. Tagad ir tas galda virsma rez. Un viss. Uzliksim limit 10. Tātad dabūsim 10 ierakstu no šejienes. Tā. Ko dabūt? Tagad jāliek iekšā ir fetch array nozīmē, viņš dabūs izvēlētas skaidrs, bet tam pagaidām tā nav nozīmes. Mēs taisīsim viņu ar to, kad visi ieraksti tiek parādīti kaut kādā tabulā uz leju vai kas tam līdzīgs, tāpēc mēs šim dzēšam nost un liekam šādi un priekšā rakstam while kamēr tā, apaļas iekavas, šitas ir vidū, te viss kārtībā. Un tagad tad, kamēr būs ieraksti no šejienes, pildīsies šitā funkcija. Tas pats, kas if funkcija ir. Vienkārši parādīsim eko. Tagad, lai parādītu, ko mēs gribam dabūt, ir jāliek kur ieraksti. Viņš ir vienāds ar šito. Sanāk, kad ieraksti ir šitas, tad vēl klāt šitas un šitas. Tikpat labi var vienkārši to visu garo desku ierakstīt iekšā, bet mums nevajag. Vienkārši uzrakstīsim beigās ieraksti un ko mums no ierakstiem vajag. Dabūsim, uzliksim, ID uzliksim vienkārši, lai parāda. Viss ID ieraksts stabiņā uz leju, maksimums 10. Tā, tagad pastīsimies. Viņš neko nerāda. Pelēt. Viņš neko nerāda, bet mums ir pieļaut kaut kur kļūdu. Un tagad vienkārši jāpadomā, kur ir pieļauta kļūda. Izvēlēties visu no rez. Pastīsimies, salīdzinās datubāzes. Datubāze ir rez. Tā, pastīsimies ierakstus. ID, ieraksti, ID arī ir. Tad padomāsim. Video jābeidz, turpināšu otrajā daļā, 10 minūtes jau gan izēja ir. Turpināšu otrā daļā.